Interese par mākslu, par to vārdu māksla, man sākās tad, kad mani sāka saukt par mākslinieku, baigi besīja. Es neesmu mākslinieks, es esmu tas, kas es esmu, bet no laika gaitā, protams, es no tā rāmja nekur nesprukšu ārā, man viņš ir jāpieņem, ņemot vērā, ar ko es nodarbojos un kā es to daru. Sēžu zīmē, man visas citas maņas vienkārši atsaka sadarbību. Es bet īpaši dzirdu, ja mājās ir kaut kāds bardaks, ko es nevēlos dzirdēt, es vienkārši tādā pilnīgā zīmēšanas teleportiņā pazūdu. Ģimenē cilvēki muzikāli ir bijuši visu laiku mākslinieciski. Es esmu vienīgais, kurš ir sācis vizuāli pievērsties tieši mākslai. Pastiprināta interese par to man ir radusies tieši no zīles gleznām par akvareli. No akvareles tiešām mīlu, bet tikai ar acīm, jo tad, kad man bija jāmācās gleznot ar akvareli, nepaldies. Par grafiti es nezinu, kā es sāku par to interesēties. Es atradu šo fotogrāfiju un viņa palika uz gultas mājā. Es atradu to bildi, par kuras iepriekš stāstīju, kur man ir 8 gadi. Jā, bet tur ir tas bluķis, es sēžu zālē, un viņam ir H-burts uztegots jau virsū. Es zinu, ka es krāsu sarkanu atradu tēvu garāžā, un iespējams, ka tāpēc, ka es tajā laikā diezgan aktīvi zīmēju, es redzēju kaut kādus zīmējumus uz ielām. Es to neatceros, es pieņemu, tas man ir tāds vienīgais skaidrojums, no kurienes tas varētu būt nācis, ietekmējis mani kaut kā. Plus mīnus 14 gadu vecumā es padziļināti pievērsos grafitī kā grafitī, tīri pētot tehniku. Visu žargoni, UTT, kas saistīta ar hip-hop kultūru, kas ir beefs, kas ir taks un tā tālāk, jo bija tādi breakdance džemi reizi mēnesī Rīgā, kad no visas Latvijas arī brauc džeki un kas saka, izdancāties smuki. Un tur bija džeki, kuri bija atveduši grafiti žurnālu. Ja tu redzi žurnālā zem katra darba, ka tur ir Vācija, tur ir Ņujorka, viss man ir viss klaps uz ausīm, man vajag vienalga vienu lapu no tā žurnāla, man vajag, lai es sēžu mājās, pētu stilus, pētu burtu savienojumus un, jā, copycat vienkārši kaut kādā veidā, tu sauc par baitošanu, baitu kostas, tā kā, tu nozauc kaut ko.